Konkrēti mana ikdiena ir tāda, kad pats es vadu autoservisu un ikdienā, teiksim, es skrūvēju mašīnas. Pārsvarā tās ir parastas ielas mašīnas un daram parastas lietas, kā mainam eļu un mainam klučus un visu kaut ko tam līdzīgu. Mazais bērnības mērķis ir sasniegts, ka tu hobiju vari apvienot savā ziņā ar darbu. Driftā nav tāda stingri, teiksim, kritērija. Tas ir savā ziņā tāds brīvais stils. Un katram var veidoties savs brīvais stils, un tas ietver arī daudz un dikti. Tāpat, teiksim, mašīnas dizains, braukšanas stils, cik tu esi agresīvs trasē, tur ļoti daudz lietas to ietekmē. Tāpēc cilvēks tas piesaist, jo katrs var būt savā ziņā individuāls un izcelties, ko, teiksim, arī katram cilvēkam patīk darīt. Lielākais ČP pa lielam notika 2 dienas atpakaļ. Jā, mēs aizbraucām beidzot uz treniņu veiksmīgi un pirmā treniņa sesijas beigās mašīnai notika defekts un mašīna aizdegās. Un tas bija tāds šobrīd nepatīkamākais un lielākais, kas ar mašīnu ir noticis, bet par laimi mēs diezgan ātri norēģējām un bija ugunsdzēšana un paspējām saglābt. Ja tev kaut kādas neveiksmes sāk parādīties, vai kaut kas neizdodas, vai to posmu nobraukt tā kā vajag, vai mašīna atkal kaut kāda tehniska ķibeli ir, un tu atkal saproti, ka izdarāms jau ir viss, bet tas, ka tu atkal upurēsi to savu laiku, ko savā ziņā tu varētu ar ģimeni pavadīt, un tad tev sāk likties, kāpēc es vispār to daru, kam man to vajag, būt mierīgi, varbūt tur, sēdējis maliņā un aizgājis no malas to visu apstīties. Bet tad atkal, pienāk nākamais rīts, tu pamosties ar svaigu prātu, nē, es varu, es gribu un es darīšu, un pa visām varēm atkal skrien uz garāžu un mēģini paspēt visu izdarīt. Cik vēl ir visas brīvdienas, sarkanie datumi, tad mums bija jāizdomā, kādas detaļas visas vajadzēs sadabūt, lai mēs pa šīm te brīvajām dienām vēl paspētu mašīnu salikt un tiešām uzspētu uz pirmo posmu. Šobrīd aktīvi mēs darām visu, lai varētu salikt mašīnu līdz galam un jau veiksmīgi visi kopā startēt pirmajā posmā. Kamēr visas komandas mašīnas ir gatavas, tikmēr mēs te arī pa garāžu dabūjam dzīvoties. Kamēr visu saremontē un jūt, ka viss ir labi.